Cernikavas novadā ir 143 km iekšējie novada ceļi, no kuriem 44% ceļu ir ar asfalta segumu, bet 56 ir grāns vai bezseguma ceļi. Un, lai gan ceļu stāvoklis šķiet krietni labāks kā daudzos citos Latvijas novados, cernikavieši uzskata citādi. Ceļi, protams, ļoti slikti. It īpaši cauri mūsu vasarnīca rajonam. Katru pavasari bedrītes labo. Un viss. Tagad sāka kapitāli remontēt, un cerēsim, ka būs labs ceļš. Tam piekrīt arī uzņēmuma Cernikavas komunāls servisa direktors, jo 20% ielu ar asfalta, kā arī 19% ielu ar granta segumu klasificējumi kā sabrukuši, un tiem nepieciešama rekonstrukcija, bet no valsts ceļu uzturēšanai saņemt vien 86 000 eiro, no kuriem vairāk nekā 33 000 tiek tērēti bedrīšu lāpīšanai, un situācija visticamāk nemainīsies, ja nemainīsies valsts politika attiecībā pret ceļiem. Asfalta betona bedrīšu lāpīšanai arvien vairāk līdzekļus prasa no kopējā ceļiem atvēlētā līdzekļu kopapjoma. Asfaltētie ceļi, tie ir ceļi, kas izbūvēti pirms 40, 50 un varbūt vairāk gadiem, un kuri kapitāli nav atjaunoti, ir tikai šīs bedres lāpītas, un tas tiek darīts joprojām, jo praktiski citu variantu nav. Mūsu novadā ir vairāki bijušie valsts nozīmes ceļi, kas tika pirms 7 gadiem pārņemti no valsts un ko pašvaldība ir uzturējusi saviem spēkiem. Un pienācis pēdējais brīdis šos ceļus arī šo ceļu klātni atjaunot. Ņemot aizņēmumu šopavasar uzsākt Dzirnupes ielas rekonstrukciju, kas ir viena no tām ielām, ko bez finansējuma pašvaldība pārņem no valsts. Šis bijušais vietējās nozīmes ceļš, ko pašvaldība pārņem, rekonstrukcija tiek veikta pilnībā 100% pa pašvaldības līdzekļiem. Ceļu būvniecība tas nav lēts pasākums. Un konkrēti šis ceļa posms Dzirnupes iela nepilni 4 km garumā šis projekts paredz nomainīt ceļa virskārtu un veikt apgaismojumu. Un šīs izmaksas ir 800 000 eiro. Tas nozīmē, ka visa šī iela tiks atjaunot, ja tikai daļēji? Šī iela, lielākā šī ielas daļa no A1 valsts nozīmes ceļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Un šī ir galvenā iela Gaujas ciemā. Šovasar jaunu asfalta segumu iegūšot arī Garupes iela. Jā, vēl ir Garupes iela, arī bijušais vietējās nozīmes ceļš, kurš tika pārņemts no valsts ceļiem. Un šai ielai arī tiks paplašināta, izbūvēts apgaismojums un arī gājēju ietve. Pašreiz cernikavieši pārņēmuši visus novadā esošos vietējās nozīmes valsts ceļus, kā arī apsaimnieko reģionālās nozīmes autoceļa P1 nodalījumu joslu un uzskata, ka tas tomēr atmaksājas, jo var operatīvāk reaģēt uz visiem uzturēšanas darbiem. Satiksmes ministrija iecerējusi drīzumā pašvaldību pārziņā nodot gandrīz 4000 km vietējas nozīmes valsts ceļu, kas ir 31% no to kopgaruma.